Šogad paspējuši ar riteni pabraukt. Šajā gadā. Šodien migla liela. Bet tāpat vajag izbraukt. 1. datumā vakarā jau uz darbu pēc jaunā gada. Tāpēc vajag atlikušās dienas pavadīt vēl liederīgi. Nu ko, parādīšu jums mazliet savu velosipēdu. Tāds viņš ir. Caledonija Cervelo. Saucās, iegādājos es viņu pagājušajā gadu vasarā. Ātrumi pārslēdzas caur Bluetooth. Šeit viņam 2 vadi, kas ir priekšā, tie ir priekš bremzēm. Lūk, šeit pārslēdzas ātrumi caur Bluetooth. Šeit ir baterijas tādas, ko ik pa laikam vajag uzlādēt. Nu, man kādam, teiksim, es uzlādāju 3% pietiek. Nu, atkal skatoties, cik tu daudz nobrauc. Un tad ir aizmugurāja robju. Šeit arī tāda pati baterija. Es vakar mazliet nokritu. Šeit saskrāpēts jau bišķīt ir. Nokritu vakar centrā uz krustojumā. Gadījās man mazliet balansu zaudēju. Kaut kur vēl bija apskrāpēts. Šajā pusē arī apskrāpēts. Nezinu kādā veidā. Gan tur, gan šajā apskrāpēju. Bet jā, velosipēds pats par sevi ir ļoti viegls. Es pievienošu video pēc tam, cik viņš kilogramus sver. Izmērs man ir vidējais medium 48. Nu, te ir pumpes klāt, es nopirku atsevišķi speciālus šortus velku, ja, jo sēdeklis, kā redziet, nav vērts. Viņam vajag speciālus šortus vilkt. Tad, nu tā, riepas arī ir. Ļoti tieviņas tādas šosejnieks, tīri šosejas velosipēds. Ar viņu tu pa kaut kādiem dubļiem nepabrauksi. Man vēl vajag nopirkt kurpes ar klipšiem speciālās. Šeit man ir, parastās ķediņas tādas. Tad, lūk tā paiet. Manas brīvdienas cenšos pēc iespējas vairāk braukt ar velosipēdu, jo tiešām pēc braukšanas ar velosipēdu mugura kaut kā mazāk sāp. Pirmais reizes sākās diezgan interesanti. Pašlaik ir piekdienas vakars, 5:30 vakarā. Man piegāda ir Illinois pie Čikāgas pirmdien no rīta. Man jau svētdien vakarā tur jābūt. Tas ir 2000 pāri jūdzes.
Nāksies man mazlietiņ braukt pa melno, ja tā teikt, jo, lai es paspētu, savādāk es nepaspēju. Šodien vienkārši visu dienu vakar atbraucu jau no vakara uz pēc kravas, un šodien visu dienu vienkārši nosēdēju, jo nebija krava gatava papīri, nebija gatavi tur pāri ceļam. Balta fūre stāva arī mūsējais šoferis, kraujās arī visu dienu sēž gaida. Tur vēl, laikam, dažas fūras mūsējās gaida. Braukšu pa leju, pa dienvidiem, pa 40. intersteitu, jo pa 80. augšā pa ziemeļiem tieši 7. vakarā sāksies sniegs. Man būs 5 kompjuteri. Braukšu es ar refriģeratoru. Temperatūra būs kaut kāda, laikam, 70, man liekas, grādi pēc Fahrenheita. Tad nāksies bišķīt man viņu tur regulēt, skatīties, lai darbojas viss kā vajag. Tad tāds interesants, jā, pirmais reiz šajā gadā jau mazlietiņ uz negatīvisma kavējas krava, bet nekas, es domāju, labi, priekšnieks apsolīja labu bonusu par to. Mūsu priekšnieks arī ir atbraucis šeit, mašīna stāv viņa. Viņš katru reizi, kad mēs kraujamies šeit, arī atrodas, palīdz mums krauties, jo diezgan svarīgs tāds līgums kompānijā un, lai viss ietu raiti un smuki kā vajag. Parādīšu mazliet, kas man ir jauns šajā gadā fūrē. Ievietojies televizoru. Varēšu skatīties kaut kādus seriālus, kaut ko. Tad, kad iestrēgšu tagad cevišķi ziemas periodā, gadās tā, kad ir kaut kādi sniegi, aizver ceļi un servisa citreiz nav. Tad, vismaz būs man televizors, kur varēšu kaut kādus vietējos kanālus paskatīties. Antena man tur arī ir augšā. Paņēmu es DVD playeru, vēl arī šādi tādi diski ir man. Ja gadījumā arī pat vietējie kanāli nerādīs, tad varēs kaut ko vismaz paskatīties. Tad, jā, sveiciens visiem jaunajā gadā un sāksim atkal darbiņu. Pagāja brīvdienas ļoti ātri, gribējās vēl mājās pasēdēt, biju mājās kaut kādas 10 dienas. Bet, vajag strādāt. Jauns arī man priekšējais vēl stikls ir. Tā ir otra lieta, kas šogad jauns manā fūrē. Gan televizors, gan priekšējais stikls. Tas man saplaisāja, bija no apakšas plaisa. Šodien uzliku jaunas birstītes arī ziemas. Tad, tā drīz it kā sāks mani kraut, tad jau cerēsim, kad, pēc iespējas ātrāk sakraus. Pašlaik ir bez 28 vakarā. Visu dienu nosēdāju. Tikko mani sakrāva, iebraucu, paņēmu svaigu kafiju ceļam, jo naksniņa būs mums gara. Mans plāns ir sekojošs. Tagad es tikšu līdz intersteitam 40. Kalifornijā, kaut kur ap Bārstovu un likšos gulēt uz dažām stundām, un tad celšos agri no rīta. Rītā braukšu, būšu kaut kur New Mexico, un tad parīt pēdējo maiņu nobraukšu. Nāksies mazlietiņ tā saka, braukt pa netīro, paspēlēties ar grāmatiņu, bet, ko darīsi? Šodien tā sanāca, tāds tas jaunais gads iegāja man. Pa ziemeļiem iet sniegs, tāpēc es braukšu pa dienvidiem, man ir tikai 5 kompjuteri aizmugurē. Negribu riskēt, jo Vajomingā būs arī vēji ļoti stipri. Braucot pa dienvidiem, man kaut kādas laikam 200 jūdzes nāks klāt ekstra, ko nobraukt, nekā, ja es būtu braukusi pa 80. intersteitu. Tad, tā, izbraucam, pašlaik esmu Fremantā, Kalifornijā, paņēmu kravu un uzsāksim reisu. Šajā gadā pirmais, jau interesanti sākās. Jūtu, kad būs interesants gads. Kamēr esmu Kalifornijā, vēl vajag ātri uzpildīties. Jo es nepaspēšu līdz nākošai uzpildes vietai. Man nepietiks degvielas. Tā. Pārbaudīsim pie reizes riepas, kur mans zelta āmurītis
Kaut kur aizmugurā. Šoreiz man uz šīs piekabes ir šādas te riepas. Super riepas saucās rītā pa dienu parādīšanas. Skaitās tā vietā, lai šeit būtu 4, ja riepas, 2 riepas, ir viena liela. Un aizmugur arī tas pats viena liela. Tā vietā, lai tur būtu pa 2. Man tas nepatīk. Tā gaismiņas deg. Viss smuka. Man tas nepatīk tāpēc, kad, ja gadījumā man viena riepa ceļā pārplīst, ja, teiksim, šitā man saplīst, man vajag stāties un jāizsauc servisu, kas ceļa malā kaut kur man nomainīs riepas. Kur bija tad, kad bija pa 2, ja riepām, tie 2 tur, viena, teiksim, man tur saplīsa, es vismaz varēju aizbraukt līdz servisam nomainīt riepas. Pirmo reizi ar šādām te es braucu. Cerams, viss būs labi un riepas neplīsīs. Nekas tam līdzīgs neatgadīsies. Tā. Šajā parkingā es pēdējo reizi, kad gulēju, tajā galā, pašās beigās, tad man atvēra vaļā piekabi, uzlauza piekabi, gribēja apzakt mani, bet es viņus mazliet tur patraucēju. Braukšu tālāk. Es domāju, šodien vēl kaut kādas, laikam, 5 stundas pabraukšu. Un tad es likšos gulēt uz kaut kādām 5 stundām, un tad es celšos rīt agri no rīta. Es domāju, kādiem 5 no rīta izbraukšu, lai pa dienu varētu braukt un pa nakti, lai nevajadzētu braukt, kad es satamsīs, lai variet gulēt. Temperatūra man arī šoreiz ir ieslēgta, ir uzstādīta man uz 70 grādiem pēc Fahrenheita uzstādīts, man ir darbojas. Kompjuteriem jābūt ir zem temperatūras. Tā, kas mums te darās. Kalifornijā dīzelis 4,8. 4,8 dīzelis maksā par galonu uz doto brīdi. Kur es domāju, noteikti citos štatos 2 kaut cik. Tā, man tur uzplūdījās. Pildās.
stundu no Arizonas robežas uz 40. intersteita. Vakar braucu līdz 2:30 rītā. Pagulēju 5 stundas un braucu tālāk. Šodienas plāns ir nobraukt 13 stundas kaut kādas, līdz New Mexico. Lai paspētu uz pirmdienu pēc plāna, it kā visu paspēju. Nāksies man mazliet, tā teikt, pa melno braukt, grāmatiņu pārbīdīt, par ko es neesmu ļoti lielā sajūsmā, bet, vakar tā atgadījās, kad man ļoti ilgi krāva un nāksies man bišķīti nošmaukties un braukt pa melno. Bet, pēc 10 dienu atpūtas tīri labi var. Esmu atpūtusies, izgulējusies, tāpēc var bišķīti pastrādāt vairāk kā atļauts, teiksim tā, Atrodos pašlaik Kalifornijā tuksnesī. Braucu cauri, sen šeit nav būts. Ļoti interesanti atkal izbraukt pa vecajām takām. Pa šejienes pārsvarā ziemā braucu, tad, kad augšā pa ziemeļiem ir slikti laikapstākļi. Es tikko biju apstājusies un palidināju dronu. Mēģināšu ielikt arī jums kaut kādus video no drona, paskatīsimies, kas man tur sanāks. Es viņu godīgi sakot, tikko es vēl praktizējos, kā viņu lidināt, kā viņu apstādināt, visu to te, un es gribēju viņu apstādināt uz rokas, uz delnas, un redzēsies, vai ne? Mazliet atsitu viena no propelleriem pret pirkstu. Sāp mazliet man. Priekšā redzēs Arizona. Kaut kas deg. Kaut kāds baigais dūmu mākonis, kaut kas ir aizdedzies, kaut kas deg. Apstāšos Kingmanā uz 66. jūdzes iešu pēc kafijas. Un tad varēs doties tālāk. Jūtos tīri labi, pagulēju 5 stundas, bet, tāpat tīri labi izgulējos. Nav tāda noguruma nekā. Es vēl, kamēr vakardien nīku, tur kravu gaidīju, izgulējos kaut kāds arī, laikam, pa dienu pasnot 2 stundas. Tad, ir ok, var braukt, nav nemaz tik slikti.
mani tagad ienesa uz nakti noparkoties bedres dziļākas kā 5. gadā. Es ceru, ka es neatmetīšos. Es tā rēķinu, ja jau šeit fūras ir noparkojušās, tad jau es arī laikam izbraukšu. Nu, gadījumā, ja neizbraukšu, būs interesants ļoti stāsts man priekšniekam. Tā. Mēģināšu tā nostāties, lai rītā vieglāk izbraukt būtu. Tikko pamodos, nogulēju kaut kādas, laikam, 6 stundas, uzpildījos un braucu tālāk. Šodien man ir palicis 1138 jūdzes. Nezinu, cik es tālu tikšu, jo rīt no rīta man ir piegāde. Mēģināšu es pēc iespējas tuvāk piegādes vietai tikt. Tur īpaši nav, kur arī uz nakti tā kā noparkoties, tāpēc es domāju, kaut kāda varbūt stundu, 2 stundas no piegādes vietas apstāšos. Tur ziņu ir brīnišķīgs viens mārkings. Tad, nu tā, kā jau teicu, jā, braucu mazliet pa melno šoreiz. Vajag paspēt uz rītdienas piegādi. Nu, pagaidām viss iet ļoti labi, jā, it kā paspēju. Ar miegu arī viss normāli, pa 5-6 stundām paguļu, tīri labi. Es domāju, tāpēc, kad esmu svaigi pēc brīvdienām atpūtusies, tāpēc arī daudz vieglāk ir. Es domāju, ja es būtu kaut kādus braukus jau vairākus reisus un kaut ko šādu man nāktos darīt, tad būtu daudz grūtāk. Nu, ir ok. Mājās braucot jau būs mierīgāk, nevajadzēs steigties nekur. Brauksim tā teikt pēc likuma, ja viss būs kārtībā. Izgudāšos, atpūtīšos. Braucu nevaru saprast, laikam priekšā vilcieni sagāzušies ir. Tā izskatās, jā. Sagāzušies vienkārši vilcieni, konteineri. Ojej, pasties. Vienkārši čupā viss. Trakums. Nodevu tikko kravu, paspēju, viss kārtībā, vēl pat 30 minūtes biju ātrāk nekā man vajadzēja būt. Braucu pašlaik nodot tukšās kastes no kompjuteriem. Nu, es viņas nenodošu, es viņas atstāšu vienkārši noliktavā un nākošo nedēļu brauks mūsu cits šoferis, tādu pašu kravu vedīs un savāks visas reiz aizvedīs atpakaļ uz Kaliforniju. Es pagaidām viņas atstāšu laikam pie poļiem, poļu kaut kādā kompānijā. Pēc tam braukšu, nezinu vēl uz kurieni, vēl adresi neesmu saņēmusi, pēc kravas, kas ies uz Kaliforniju. Ārā mums mīnus kaut kādi laikam 2-3 grādi, diezgan augsts tāds sniegiņš ir piekritis, vēl vecais palicis no pagājušās nedēļas laikam.
Atbraucu, jā, es tīri labi īstenībā bišķīti noguru, bet tāda baigākā liela tāda noguruma neteikšu, ka nav. Jā, skrāju vairāk nekā varēja, ja varbūt bija atļauts, bet tomēr nenoguru. Nebija tādu brīžu, tad, kad braucu un migu ciet pie stūres, jā. Tīri viss normāli. Cerams, ka vairāk tā nevajadzēs skriet, jo tomēr labāk braucot atpūsties, mierīgāk, lēnāk izgulēties. Tad, tā, braucam, jā, tad, kad piebraukšu pie noliktavas, tad jau ieslēgšos un pafilmēšu, parādīšu jums, kas tur kā tur notiekas, viss. Tā, pārkrāvos, es izkrāvu, atstāšu šeit tukšās kastes no kompjuteriem. Nākošu nedēļu paņems mūsu šoferis, atbrauks. Braukšu es. Tā, tur es dabūtu, jā. Braukšu es līdz Čikāgai, kaut kāda nepilna stunda. Un tur mani, pagaidiet, iestātīšu durvis. Tā. Otrs. Braukšu es uz Čikāgu. Tur es ņemšu saldētas picas. Vedīšu uz Kaliforniju. Vajadzēs man ieslēgt. Tā. Kas te tagad? Hop. Vajadzēs man ieslēgt temperatūru uz -10 pēc Fahrenheita. Būs saldēta pica. Tā. Degviela man priekš piekabes. Vakarā es uzpildīšu vēl, lai būtu. Ieslēgsim tūlītās mēs temperatūru. Tā. Okay. Domā. Tā. Tā, man vajag, lai būtu. Man vajag -10. Tagad viņam vajadzētu, cik es saprotu, iedarbināties. Yes. Jā, tagad viņš slēgsies iekšā. Iekšā -10 grādi. Vajag man ātri izslaucīt grīdu, kamēr es nenosalu vēl šeit. Tas ir augstumiņš.